Ziniet, tauta, man liekas, ka tomēr šī valsts jūg prātā. Visi vidi, valsts aparāts jūg konkrēti prātā. Redziet, pagājuši gadu esot no bankomātiem izņemti 4,6 miljārdi. Ziniet, valdība, kāda jums daļa ir, ko es daru ar savu naudu? Ja viņa ir bijusi bankā, tātad viņa ir bijis iemesls tur būt. Ja viņa ir iemaksāta bankas kontā, tātad viņa ir iemesls tur atrasties. Jo tie cilvēki, kas grib slēpt savus ienākumus, tie neliek tos kontos, tā starp citu. Un pats galvenais jautājums ir, kad mēs sāksim kontrolēt to, ko dara valsts? Pieņemsim konkrēts piemērs, ko es atkal atkārtošos. Stradiņu slimnīca. 21. gadā jau zināja, kad Stradiņu slimnīcā būs auzas. Tagad pazūd dokumenti, nauda, kā saka, pa vējam. Visdrīzāk, kad Velvene viņa arī nebūvēs, es nezinu, vai būvēs, vai uz kāda pamata. Kad sāksies kontrole par valsts izšķērdētajiem līdzekļiem? Un visi tie līdzekļi, kas ir izšķērdēti, tās nav kļūdas. Tām kļūdām ir vārdi un uzvārdi. Un es drīzāk jāuzdod tāds jautājums, kāpēc visādi bijušie deputāti sēž visādos uzņēmumos valdēs pēc tam? Kad mēs tos sāksim kontrolēt, tos tautas kalpus? Tautas kalpi grib mūs kontrolēt. Ziniet, es vēl neko nesaku. Tik tiešām melnā kases un visa šitas, teiksim, tā pelēkā ekonomika, tā nav vajadzīga. Bet kaut kā man liekas ļoti negodīgi, kad valdība grib mūs kontrolēt visās jomās, bet mēs nedrīkstam uzdot jautājumus, nedod Dievs. Valdība, varbūt sāciet ar sevi, pastieties, cik miljardi pazūd mūsu nodokļu naudas jūsu pārvaldītajās iestādēs. Lai jauka diena!